Namastē. Es pagaidīšu, kamēr varbūt kāds pievienosies. Manam šai dienas sarunai. Tātad šī dienas saruna ir par sarunu ar aizgājējiem. Tēma būs transformācija caur nāvi, ko mēs piedzīvojam ikdienā. Un nāve, kā nāve ir saistīta ar apzinātību. Tātad, sāksim ar šo tēmu. Saruna ar aizgājēju. Un šeit es gribu atbildēt. Es biju ielikusi Facebookā un Instagramā, kad jūs variet uzdot jautājumu, ja jums ir kāds jautājums par šo tēmu. Un man bija ierakstīts komentārs, vai es vispār apzinos, ko es daru. Un atbildēšu uzreiz uz šo jautājumu. Jā, es apzinos, tāpēc, ka es neizsaucu garus. Tas nav kaut kāds spirituāls rituāls, kur es izsaucu un runājos ar gariem. Nē, tas ir, kad atnāk cilvēks un gari paši runā ar mani. Viņi paši atnāk, šie dvēseles, es teikšu, viņi atnāk un par to es pastāstīšu tuvāk. Tā kā es ļoti labi apzinos, ko es runāju un kā arī tas notiek. Tā tad saruna ar aizgājējiem. Kāpēc? Jau kaut kādu laiku, vai es redzēju, ka man pievienojās, vai mani dzird labi, nav kādi traucējumi. Es gribētu no otras puses dzirdēt, vai ir viss labi. Vai mani dzird labi. Tātad saruna ar aizgājējiem. Paldies! Kaut kādu laiku šī tēma ir jau laukā. Un tātad par to, kā cilvēks domā, un es pastāstīšu, kāpēc šī tēma ir. Jo ļoti bieži, kad aiziet mums tuvi cilvēki, nevienmēr mēs varam ar viņiem izrunāt, nevienmēr mēs varam viņiem pastāstīt, pateikt, vai nevienmēr cilvēks var mums atbildēt uz jautājumiem, kas mums paliek svarīgi. Cilvēks ir aizgājis, bet jautājumi ir palikuši. Un citreiz mēs ar šo sajūtu, kad mēs tam cilvēkam neesam kaut ko pajautājuši, paprasījuši, mēs dzīvojam visu atlikušo mūžu. Un tā ir tāda smaguma sajūta sirdī, kad es nevaru vairs viņam pajautāt, vai es nevaru viņam pateikt, cik es ļoti mīlu šo cilvēku, vai es nevaru viņam atvainoties par kaut ko, ko mēs laika gaitā esam varbūt apzinājušies, kur mēs neesam bijuši pareizi. Un tā ir smaga nasta, ko cilvēkam ir jānes līdzi. Un viņš jau nezina šo, vai mēs tad tiksimies un kā tas notiek. Un ir visādi rituāli, tur var aiziet ar nodomu uz kāpiem un nolikt tur svecīti vai kaut kādā citādā ziņā izteikt pateicību un mīlestību šim cilvēkam. Un tāpēc ir, kā lai saka, ir laikam cilvēkiem dot šīs spējas, kā man, kad, ja ir cilvēkam pieprasījums, tad arī atnāk attiecīga informācija šim cilvēkam. Un es atkārtošos vēlreiz, kā man rakstīja, vai es vispār apjēdzu, ko es daru, jā, jo es neveicu spirituālus rituālus, es nepiesaucu nevienu, jā, tātad tas viss ir, cik nu var iespējams būt tīrs, neiesaistoties nekādās tur paralēlās pasaulēs un tādīs enerģijās, tas tiešām, kas ir bijuši, ļoti labi zina, cik tas ir tīri un cik tur daudz klāt ir mīlestības. Un tātad cilvēks, ja ir šī smaguma sajūta, ir daudz prakses droši vien, ja?
ir šī smaguma sajūta sirdī, ka tu neesi izrunājis, tad ir jāmeklē šis variants, lai parunātu. Un kā tad tas notiek? Tas notiek tā, kad cilvēkam ir jautājums, vai viņam ir kaut kāda, tā nepateiktā lieta, vai viņš grib noskaidrot kaut ko no šī cilvēka. Notiek saruna, cilvēks nāk uz konsultāciju, notiek saruna. Un cilvēks saka, man ir tā un tā. Un te es jums izstāstīšu, kā tad tiek saņemta tā informācija un kā strādā šis informatīvais lauks. Kas tad ir tas, ko mēs ikdienā neredzam, mēs neaizdomājamies, jo, lai aizdomātos, tas ir tā kā jāsaprot, ka tam vispār ir kaut kāda iespēja tāda, ja? Kad tā tad atnāk cilvēks un ir informatīvais lauks. Un atkarībā no cilvēka stāvokļa, no viņa pieprasījuma, no cik jau ļoti sens ir šis jautājums, arī nāk šīs atbildes. Un viens no, kas nāk tā daļa no dvēseles, kas bija iemiesojusies šai dzīvē un ar ko ir saistīts šis cilvēks. Jo, ja jūs saprotiet, tā tad dvēsele ir tā vesela, ļoti tāda jaudīga monāde, enerģija, jā, būtne, kas ir ļoti jaudīgas. Mēs pēc būtības esam jo mums ir ļoti daudzas dzīves. Un mēs katrā dzīvē tātad tiekamies ar kādiem cilvēkiem. Ir ar tiem, kur mūsu ceļi krustojās, ir kas nekrustojās. Un lai tas cilvēks saprastu, ka tas ir tas, ar ko es runāju, šie cilvēki lieli, tas ir 99%, ja viņi nāk, tad atnāk tieši tā kā sadaļa, kas ir atbildīga par šo zemes dzīvi. Un atnāk tādā izskatā, ko zina šis cilvēks. Un tad cilvēks, es transā neievadu, cilvēks sēž un es sāku stāstīt. Ja ir atnācis tieši šī, ja jau ir atnākusi šī daļa no dvēseles, kas ir atbildīga bijusi par šo cilvēku, par šo viņa dzīvi. Viņa atnāk tādā izskatā, un tad es varu stāstīt cilvēkam, kad ir atnācis tāds un tāds, un viņš izskatās tāds un tāds, un citreiz pat ir tā, kad es varu, kad manas balstoras mainās, un viņš saka, jūs sākiet runāt kaut kā tādā intonācijā, kā tu runā mans vecais tēvs vai vecā māte, ja, vai kāds vēl cits, un tad arī savienojoties ar šo, pat nesavienojoties, viņš ir laukā, un es izstāstu, kā viņš izskatās, un tad cilvēkam ir tas, kad nevis, ka tu izdomā, bet viņš saka, jā, tas tā ir. Ja? Tā tad vienā variantā atnāk pati tā daļa, kas bija atbildīga par šo zemes dzīvi, tā izskatā, un atbild un iet uz kontaktu ar šo cilvēku. Un ļoti bieži arī cilvēks, viņš sajūtu, vai es saku, jums ir šomreiz silts sajūta uz pleca. Jā, un tad šis cilvēks, kas ir aizgājis, viņš liek roku uz pleca tādu sajūtu, un cilvēki to jūt. Ja? Cilvēki tiešām to ļoti jūt, un tā sajūta ir kā ļoti liela mīlestība. Man piedalās kaķis klāt, viņš tā reti, kad piedalās vispār, bet šodien viņš ir izdomājis kad viņa piedalīsies ar mani kopā. Paldies. Un tā tad šī sajūta, kad atnāca tas cilvēks, viņš enerģētiski, viņi ir sajūtami. Un šeit notiek tas, kad tu vari parunāt ar šo aizgājēju, pastāstīt viņam, ko tu viņam neesi izrunājis, ko tu neesi pateicis, atvainoties. Un tu tanī pašā laikā saņem arī atbildi no aizgājēja. Viņš pasaka kaut kādu tev, piemēram, tikai zinām informāciju. Ir tā, ka cilvēki citreiz, viņš šaubās, protams, kā tad es... Un vai tad tas tiešām ir tas, ar ko es runāju, ja cilvēkam izstāsta, kā viņš izskatās, viņam vēl ir šaubas, tad ļoti bieži aizgājējiem ir ļoti laba humora izjūta. Un viņi pasaka kaut kāds tāds nians, ko es noteikti nevaru zināt. Un vienā reizē bija jauns puisis,
tāds, viņš ļoti daudz runāja un stāstīja, tās ļoti atvērties bija, bet varēja just to šaubu. Un tas vecais tās viņam saka, gan tu liels esi bala muta ar tādu muti, tik runā un runā, pilnīgi nedabiski tev. Un es viņam to saku, un tas puisis ir tādā šokā, jo tieši tā vecāks runāja, ja, un ka viņš vispār nerunāja, viņš ir ļoti kluss, un tad tā ticamība tai sarunā ir, viņi iegūst pilnīgi savādāku noti, ja, un cilvēks saprot, jā, ka tas ir tā, ja arī varbūt viņš nejūt, jo ne visi var just, un ne visiem tas ir jāizjūt, jo mūsu psihi to var noreaģēt pilnīgi savādāk, un tā kā tu gribēji labāk, bet sanāca pie trauma pēc tam, ja, kad nāk šī daļa, ja, kas bija atbildīga par šo dzīvi un atbildi. Un tad notiek šis dialogs, ko var pateikt, kur mēs var atbildēt šis aizgājējs. Es saku vēlreiz, tā nav nekādu garu izsaukšana, ja. Tā ir tīra, kā lai saka, 100% mīlestības tāds vilnis kanāls, ar ko notiek šīs sarunas. Un tur notiek šī saruna, ko cilvēks grib teikt, vai viņam ir kaut kas nepateikts un otrā pusē, ja, un tad kas šai sarunās ir pats svarīgākais? Šai sarunās ir pats svarīgākais, kas ir palicis šeit uz zemes, viņš atgūst spārnus, var teikt, savus, jo viņš ir parunājis, viņš ir uzzinājis jautājumu, viņš ir paprasījis piedošanu, ja viņam tāda, piemēram, sajūta bijusi, ja? Un tad tas viss iegūst jau cilvēks, viņš tajā mirklī, tā arī ir sava veida nāve, viņš atdzims no jauna, jau šai kontekstā, ar ko viņš ir dzīvojis ļoti ilgu laiku ar šo sāpi sirdī, un tas jau ir, kad mēs tad nevaram atvērties līdz galam, ja? Tas ir tad, kad aiziet tādi, vēl ir, tā tad atnāk šī daļa. Otra, kā notiek vēl? Notiek, kad daļa, tā kā tas pats, tā pati šī zemes dzīve neatnāk, bet atnāk informācija no informācijas lauka, kur cilvēks jautā to un to, un viņam tiek atbildēts tas un tas, kur nav gluži iesaistīts šis pats cilvēks, kas ir aizgājis. Ja? Tās ir divas dažādas lietas, jau dažādi, kur atbild informāciju, un arī tādā ziņā, lai tas ir ticami, arī tiek teikti kaut kādi fakti, arī izskats var būt pateikts, bet nepiedalās tā cilvēka zemes dzīve. Jo atnāk informācija, tiek pateikts viss, tas ir arī no šīs informācijas, kāds ir pieprasījums cilvēkam, kāda ir tā viņa sāpe. Atnāk informācija, kas ir, kāpēc, ko tālāk darīt. Vienreiz bija arī tā, kad cilvēks bija atnācis pilnīgi ar citu pieprasījumu, un tur bija par dzimtu vairāk runa, un tādā mirklī es viņai saku, vai jums ir problēmas ar kapiem, kaut kāda strīds ar radiem un tā, un viņa ļoti apjuka, un viņa saka, jā, mums ir strīds, tur apvienoja kapiņu vienā, un radi ļoti neapmierināti par šo lēmumu šīs sievietes. Un es viņai saku, jums ir ziņa, kad ir viss pilnīgi pareizi. Kad ir pareizi, jūs esat pilnīgi pareizi visu izdarījusi, un jums nav ne par ko. Ja? Tā kā saprotiet to, kā lai saka to dimensiju, kad mēs atnākam ar vienu, informācija tiek nolasīta par to cilvēku, kas viņam vēl ir aktuāls. Viņa saka, jā, es pārdzīvoju, kad tie radi, varbūt es kļūdījusies, un viņai tiek pateikta šī informācija, kur tās divas dažādības, kad neatnāk pati šī dvēselīte, ja, šī zemes dzīve, bet ietiot informāciju jau caur šo informatīvo lauku, kad viss ir pareizi, un atkal notiek šī ķermeniskā sajūta iekšā cilvēkam, jo es viņai pēc tam jautāju, kā jūs jūtaties, viņa saka, man akmens no sirds ir nokritis, un es jūtos ļoti labi. Ja, tā kā fiziski notiek arī šī transformācija ķermeniskā. Un tās ir tādas divas lietas, kas ir, ja, kad ir tā, tad atnāk pati zemes dzīve šī, un atnāk šī informācija no lauka.
Un tas ir tad, kad mēs, ja, kā es teicu, neizrunājam kaut ko un gribam aprunāties. Kā vēl ir šī saruna ar aizgājēju? Saruna ar aizgājēju arī kā notiek tad, kad cilvēks aiziet pats savā nāvē. Viņš ir to izdomājis, viņš ir darījis tā. Un cilvēki šeit, viņi paliek nesaprašanā, kā tas ir un kāpēc. Un tad arī cilvēks nāk ar šo pieprasījumu, un ļoti lielā, 80% gadījumos tad gan nāk šī dvēseles dzīve, šis cilvēks tā kā šī daļa, un pasaka, kāpēc tā ir noticis, izskaidro, un tad arī tām palicējām viņam, kā lai saka, viņš atkal pārdzimst. Viņš atkal pārdzimst tajā mirklī, ka viņš saprot, ka tā tas ir, kad ir viss pareizi, kad nav par ko dusmoties, ka tas ir jāpieņem. Un es pirms laika strādāju ar dažām mamām no Krievijas, kur bija bērni aizgājuši nāvē pilnīgi apzināti. Bija aizgājuši bērni, un tie bija 11, tādi ļoti smagi, un arī šīs mammas dabūja šo atbildi, un tas nemazina sēras, protams, bet kaut kādā mērā tas dod siltumu, jo ir vēl nianse tātad, ja mēs dzīvojām šeit uz zemes, šai matricā, un šai matricā nāve ir kā nāve, palicējiem ir kā ļoti lielas bēdas. Kā bēdas, kur cilvēks palicējs iet nāvē, jo viņš nevar dzīvot bez tā cilvēka. Un šeit ir jāsaprot, ka tas ir šīs zemes, ja, šīs matricas, tas ir viens no tiem parametriem, ko dvēsele šeit iegūst. Jo citādi jau, ja mēs, citās civilizācijās, ja mēs ejam citu pārdzimstam, mums ir dzīves citās civilizācijās, tur šīs nianses ir varbūt daudz savādāks, un arī nākotnē, ja mēs skatāmies uz dzīvi šeit uz zemes, nāve jau būs pilnīgi citādi procesi, mēs jau būsim daudz, tie, kas pēc mums dzims, viņi jau būs daudz garīgāki, viņi jau būs citā līmenī, un viņi šo zaudējumu vairs nepiedzīvos. Viņiem nebūs šī emocija, ka tas ir zaudējums, par ko ir jāraud un jāsēro tur visu savu dzīvi un varbūt vēl pārējās 2 dzīves, ja? Jo tā saprašana jau par nāvi nākamām paudzēm jau būs daudz savādāk. Viņas jau pieņems to tādu, kā to pieņem daudz vairākas jau citas civilizācijas un citādi augstākas būtnes. Tā kā tas arī ir jāsaprot, kad šeit tas 3D, šī zemes dzīve, kas bija šeit 1000 gadu, ja, nāve ir kā zaudējums. Un te dvēsele iegūst to mācību izdzīvot šīs emocijas, un tas ir tāda ir tā formula, kad mēs izdzīvojam, mēs sērojam, mēs izējām visas sērošanas fāzes, ja, lai samierinātos un visu. Tas ir viens no šīs zemes dzīves pieredzēm, ko iegūst pilnīgi katrs cilvēks, ja, lai viņš, jo jebkuram cilvēkam ir kāds, ko viņš ļoti mīl, un arī tas arī attiec vai uz kaķu, uz suni, kur cilvēks kā zaudējumu jūt, un viņš izdzīvo. Un tā nianse ir šeit, ja, viņi ir šeit 3D formulā ielikta, mēs nevaram no viņas aizmukt, un mums ir jāaiziet tam cauri. To es vēl gribēju, lai tā kā arī tā saprašana ir, kad, jā, tas ir, mēs viņu izdzīvojam šo emociju, un arī ir, kad ir kas nesamierinās un varbūt tikai nākamā dzīvē, ka viņš vēlreiz izies šo situāciju, viņš samierināsies jau ar zaudējumu. Tas ir ļoti atkarīgs no katras dvēseles uzdevuma, ko viņš nācis un kas viņam ir jāpiedzīvo un kādas emocijas viņam ir jāizdzīvo šeit. Un, protams, šie zaudējumi, kad cilvēki vai bērni, kad aiziet jauni, jā, šis zaudējums, viņš ir ļoti smags. Un tad,
ja jūt šo sarunu, tad tā saruna ir ļoti liederīga, jo viņa dod to, viņa var teikt, dod to sirdsmieru un tiek paskaidrots arī tādā ļoti apziņas līmenī par dzīves jēgu, par prieku pēc tam, ka tu vari priecāties, tu vari dzīvot tālāk, tu vari radīt jau atkal bērniņus, ja, kas visi ļoti, visi ļoti saistīts vienam ar otru, un tam visam ir vieta šeit būt. Tā kā, kas būtu vēl par šo tēmu? Varbūt jums ir kāds jautājums, ko jūs gribētu uzzināt šai sakarā. Jūs variet uzrakstīt, es jums atbildēšu, ja jums ir kāds jautājums. Un vēl arī ir tā, kad citreiz cilvēks, vai viņš ir, radinieki, ja, vai ļoti tuvu cilvēku uztraucās, ja viņš, piemēram, ir bijis dzērājs, un mēs zinām šo stāstus, kad viņš neaiziet uzreiz, viņš klaiņo par laika līnijām ar citām frekvencēm. Un šeit arī ir, jā, tā tas mēdz, tas ir tā, un tas ir no apzinātības, jā, un arī no pieredzes, ka šeit ļoti svarīga ir šī nāves procesa, kā mēs aizējam, par ko es runāšu tādī pēdējā nobeigumā, ka tas arī ir, tā kā ļoti svarīgs. Un tad ir arī tieši no tā paša, kur šobrīd šis cilvēks ir, kad arī, cilvēki jau daudz lasa un viņi uztraucās, ka viņiem nav šī miera. Tad arī ir, kad ir šī iespēja prasīt, kur atrodas, vai cilvēks ir aizgājis mājās, vai viņš nav aizgājis mājās, un tad tiek parādīts. Tiek pateikts vai parādīts, vai arī tiek pateikts, kas varbūt ir, ko palicējs var izdarīt un palīdzēt, lai viņš atrodu, lai viņš izietu no tā laika līnijas, kur viņš ir. Un es vēlreiz atgādināšu, tas nav spirituāls nekāds tāds, ja, ko tā ir tāda ļoti interesanta manas programmas, tā kā manas iespējas, kuras varu pārvietoties un ko es redzu, tas, tā ir mana specifika, jā, tā ir mana specifika, jo mēs pirms laika mēs skatījāmies, kur mamma prasīja, cik tālu un kas, un tā māca mīlestība pret bērnu bija ļoti, un mēs, protams, gribam zināt, ka viņš aizgājis, viņam ir labi, un ka tur viss ir kārtībā, un viss notiek, kā jānotiek ir. Un tad arī tiek parādīts, vai viņš jau ir zemes plānā, tā kā, zemes enerģijās, vai jau viņš ir tālāk aizgājis, un citreiz pat parāda, kā bija tādī vienā gadījumā, jau to, ko viņš jau darījis tur tālāk, kādā tas iet, ka tā informācija viņa nav visiem dota, bet man tā pieeja ir tādām lietām. Un tad nav pat svarīgi to par to manu, bet svarīgi par to cilvēka, kad viņš saprot. Un tad šo fāzi, ko viņš pārdzīvo pēc tam, viņam ir vieglāk pārdzīvot. Vai arī, kad aiziet, tad arī, kad saprast, ka no tā nevarēja aizmukt, ja? Vai tur bērniņa nāve, ka tu nevari aizmukt no tā, ka tev tam ir jāaiziet cauri. Un tas arī ir tā, kā tam ir jābūt ar to līdz. Tāpēc šādas sarunas, ja jums rodās, tad viņas ir un viņas ir tīras, kā es vēlreiz saku, viņas ir pilnīgi mīlestības kanālā, caur mīlestību, caur augstāko spēku atbalstu tikai dot. Un ir arī tādas reizes, kad iet runa par aizgājējiem, kad viņi neatnāk un informācija netiek dota. Un tādai arī ir vieta būt, tas nav no tā, ka mēs kaut ko nenolasam. Vienkārši šī informācija ir slēgta. Tiek pateikts kaut kādas ziņas, un vairāk netiek pateikts, vai uz šo mirkli, varbūt tas būs vēlāk, šī informācija atklāsies, bet tanī mirklī viņa netiek dota. Un tas arī tā var būt, jo tam cilvēkam tanī mirklī šī informācija nav jāsaņem. Ja? Tā kā tādas lietas arī ir. Un
Vēl ir, kad ļoti bieži cilvēki pēc aiziešanas, tie, kas varbūt neiet to savu attīstības ceļu, izaugsmas ceļu, izzināšanas ceļu, viņiem ir ļoti grūti. Viņi krīt depresijās, viņi grib līdzi aiziet. Viņi ir apņēmti ar kapu kultu, jā, viņi skrien katru dienu. Un šeit arī ir tāda lieta, kad ja jūs, tas ir cik mēs varam teikt kādam, jā, bet tas ir jāsaprot, ka tam ir jābūt vieta, ka tam vieta ir būt, un kad ne jau tanī aizgājējā kaut kas ir, bet tas ir iekšā cilvēkā, tas ir tas, kas viņam pietrūks, kur viņš zaudzē dzīves jēgu, jo viņš ir par kaut ko rūpējies, piemēram, ļoti, un tagad viņam nav šī rūpe, un līdz ar to viņš nezin, kā dzīvot tālāk, un tad viņš iet uz kapiem nepārtraukt. Un varbūt kādam ir jāiziet tās. Šeit zinu vienu tā tanti, viņai vīrs nomira, viņa ļoti skaisti, tādā vecumā, man liekas, kaut kā 90 gadi, viņiem abiem bija. Tas vīrs aizgāja, un tante, tā omīte gadu dienā, viņa gāja uz kapiem. Viņa gāja vienā laikā, tur apsēdās, parunājās, un pēc gada, kad satika, viņa teica, pietiek, man ir jādzīvo tālāk, un viņai bija 90 gadi, jā, kaut kādi pāri, vai 8, tā kā pie tiem 90, jā, un viņa izdzīvoja šo sēru periodu šādi. Jā, viņa izdzīvoja, viņa gāja, un viņa saprata, viņa sajūta bija, pietiek, man ir jādzīvo tālāk, un jāļauj šai dvēselē, tā kā jādod miers tam. Un te ir jāsaprot, ka ļoti bieži saka, jā, bet vai viņš atnāca, un vai tas ir viņš, un ko tad Jā, tagad laikam es esmu atpakaļ. Un šeit ir tā lieta, ka to savu nozīmīgumu mēs ļoti bieži to grib ego, jā? Vai tas ir viņš, un vai viņš tur to un to, jā? Kad tad ego grib apmierināt savu to saņemt, to savu devu, jo pēc būtības tas cilvēks, viņš ir aizgājis. Viņš ir aizgājis, jā, viņam ir palikušas saites, viņš varbūt nav atlaidis visu, jā, un tad viņš vēl var nākt un kaut ko teikt tādu, jā. Bet no pieredzes lielākoties, kad nāk sapņos, ja nevis tam cilvēkam ir kaut kāda pretenzija, bet palicējām ir nenokārtotas lietas, jo ir jāsaprot, ka tie, kas aiziet, ja viņi ir kādu laiku vēl tai zemes plānā, kamēr viņi aprot, bet kā tādas pretenzijas viņiem nav pret to, kas ir palicis, jo viņi jau aiziet citā jau sanāk, ja viņi dzīvo šai zemes dzīvē, tanī viņš jau aiziet uz tur 5., 6. jau līmeni, ja, un tur viņam viss ir pilnīgi skaidrs, un ka kādreiz tuvinieki oponē, ka to jau māte tur nepieļautu, vai to tur kāds tēvs nepieļautu, ja, tā ir tikai ego spēles daļa. Tā ir tikai ego spēles daļa. Vai ir vēl, jūs man dzirdiet, viss kārtībā ar ēteru ir, jo te man noraustījās kaut kas, un vai jūs mani dzirdat, ja jūs man varētu sniegt atgriezenisko saiti, vai ir viss kārtībā ir ar pieslēgumu. Es būtu jums ļoti pateicīga tad, ja jūs man uzrakstītu. Jā, paldies. Tātad, kad radinieki vai openē, ja, ka tur tas nebūtu un kā tu tagad tur tas, ja, tas nav gluži pareizi, tā ir ego daļa, jo tomēr mēs atnākam uz zemāku, paldies, mēs atnākam uz zemāku šo zemes pieredzi šeit, lai izdzīvotu šīs visas savas lietas, jā, un tad openēt, ka tur kādam nav tev tur sodīs, vai viņš tur atriepsies no tā pasaules būtu
ir visnotaļ muļķīgi. Ja? Tad jūs varat vienkārši to saprotiet, kad šobrīd šī zemes platforma, viņi ir ļoti zema salīdzinājumā ar protams, ne par citām civilizācijām, kur ir pilnīgi vēl savādāk, ja? Bet tādā, kad vesels, jo tur, kā es teicu, tur neeksistē nāve, un tas viss jau ir daudz, jau savādāk. Jau daudz savādākā veidā, un viņu jau tā saprašana par to zemes dzīvi jau tiek izskatīta pilnīgi citā rakursā. Tā kā līdz ar to, bet, protams, ir tādi sarežģījumi arī, kas ir, ko parādās, kad ir kaut kas tur dzimtā bijis, un tad var iet un skatīties, ja? Bet tas ir jau dzimtu programmas stāsts. Tā kā saruna ar aizgājēju viņi ir, un viņi ir iespējama, un ja jums sirdī tas nemieris ir, tad arī jūs, kā man vecmāma teica, ne uz kapiem mani runāties. Ej runā ar mani, kad vēji gaudo, kad saule spīd, runā pie kokiem, es tevi dzirdēšu vienmēr. Un tā ir tas ir tas, ko, kā tais ziņā ar šo sievieti par to kapa vietu, ja, kad viņai atbildēja, viņa nebija izteikuši šo atbildi, ja, tā tad ir jāsaprot, kad mēs tiešām aizgājēji. Var teikt, jā, viņi mūs redz, viņi dzird, par ko mēs domājam, viņi skatās, un viņi arī atbild, mums nejautājot atbildi. Ja, tā kā tas ir būtiski. Un galvenais jau ir tas sirds miers palicējam, ka viņš paliek šeit ar to savu sirds mieru, saņem atbildes, jo kā es teicu, aizgājējiem jau viss lielā mērā ir kārtībā. Ir viņa ceļš, to es esmu aprakstījusi video par nāvi, kas piedalās un kā tas process iziet, un to es vēl pieminēšu, nāvi un apzinātību. Ja, tā kā, ja jums vēl ir kādi jautājumi sarunā par aizgājēju, tad jūs variet pajautāt man, es varu atbildēt. Jo ir arī tāds lietas, kad tev gribās. Bet kā sajust to atbildi? Sajust atbildi, viņa atnāk, tu viņu ķermeniski sajūti, kad, ja tev ir atbildi, tev jautājums, tu parunājies, tu vari izrunāt to sāpi, piemēram, kā es teicu, ja, pie dabas, un tevī pēc laika, ja tu to dari ne ar prātu, bet ar sirdi, iestājās sirdsmiers. Tā ir tāda ļoti, es esmu pat darījis, tāpēc es varu to teikt, kad jā, tā ir, ka tu izrunā, un tev iestājas miers. Bet šeit ir atkarībā no tās atbildes, kāpēc tā ir, kad citreiz, es zinu, man bija tāda ļoti jauka būtne, kas zaudēja ļoti tuvu savu cilvēku, un viņas ceļš bija ļoti ilgi, kamēr viņi izgāja visus šos procesus ar visām sarunām, ar visiem paskaidrojumiem, ego nedeva mieru. Ja? Un tad ir jāsaprot, ka tas ir jāizdzīvo, un kaut kad iestājas miers. Es atceros, lasīju žurnālā par Jānu Streiču, ka viņš zaudēja savu dēlu, kad viņš teica, tur bija, viņš žurnālā, kad saka, kad pēc gada pāriet sāpe. Sāpe īstenībā nekad nepāriet. Mēs ar viņu iemācāmies sadzīvot, jo tā ir tā zemes dzīves specifika, kad mēs iemācāmies sadzīvot ar viņu, un tad, ja tu aizēji savā apzinātībā, tad tu jau izproti to, jau izproti daudz lielākā mērā, kāpēc, kad nāves nav. Vai piesaucam dzimtu, varu izvēlēties konkrētu senci, vai arī viņi izlem, kuru atsūtīt sarunai. Tu vari, ja tev ir konkrēts jautājums, ar konkrētu cilvēku, tad atnāks vai nē, kā es teicu, atnāks tas cilvēks un atbildēs. Ja tas nebūs saistīts ar to cilvēku, bet tā jau būs ķēdīte, bet te jāsaprot, ka tās nav sliktās dziņas programmas, te ir citādi.
tad tev atbildēs tas, kurš par to visvairāk zinās. Un var atnākt tas. Ja? Vai tu saņemsi informāciju, vai informācija tiks nolasīta, ka ka tu gribi konkrēti runāt, ka, piemēram, ka tā ir tava ego daļa, piemēram, es konkrēti gribu pateikt, ja? Tad informācija tiks iedota, piemēram, no informatīvā lauka, tu saņemsi atbildi par to. Tas ir konkrēti katrā reizē, kā tas var būt. Un, piemēram, tad, kad es kaut kā te ļoti, ļoti sabēdājos pati, un es sēdēju, es domāju, ak, Dievs, kā es tagad parunātu ar mammu, ar vecmāmu, un tā, un tad man tā, pilnīgi momentā atnāca atbilde, vienkārši, kas tev to liedz darīt? Nu, taču runā. Nu, mēs taču dzirdam, jā, kad runā, ja tu gribi, tad runā ar mani, jā, un šeit ir tas, kad, jā, sapratīvi, fantastiski. Un šeit ir tā saprašana, ja, kad tas ir kā, ja mēs skatāmies uz dzīvības ziedu, ja, mēs viņu zīmējam šādi, viņš ir daudzdimensionāls, kā es teicu, kā matrica ir dzīvības zieds, mēs esam dzīvības zieds, un šīs pasaules, viņš arī ir daudzdimensionāli saistīts. Mums ir atbilde, mēs saņemam, mums jautājums, mēs saņemam atbildi, ja, bet šī visā sarunā ar aizgājēju, kas ir pats būtiskākais, tā ir, kad notiek, jā, viņa notiek enerģētiskajā līmenī arī ķermenim. Cilvēks lielākoties viņam ir vai tirpas, vai ir tas rokas pieskāriens, jā, un šeit ir jāsaprot. Un vēl ir nianse, kad protams, ja cilvēks iziet kaut kādu lielu tādu transformāciju iekšēji, ja viņš neiet, piemēram, transformācijas ceļu, viņš pieņem, kā baznīcā, ka nāvi tā ir elle vai tā ir paradīze, dzīvo tanī, un tas arī viss pareizi, tam cilvēkam tanī ir, un viņš netiek vaļā no aizgājēja tām visām lielām skumjām, ja, tad ja viņa ego to prasīs, viņam var nepietikt ar, piemēram, vienu sarunu, kur ir jāiet tad pie psihologa un vēl paralēli jāveic sava dziedināšana iekšā. Ja, jo ļoti bieži tādi, kuri bērniem vai jau pieaugušie cilvēki, kas nav saņēmuši, piemēram, tīru mātes vai tēva mīlestību, vai viņi nav teikuši, tu esi super, foršs, tur vispār, jā, viņi nav saņēmuši, un tad, kad viņi atnāk pie mums uz sarunu, un dvēseli tā saka jau konkrēti, jā, atnāk tur pie mamma vai tēvs, un saka, es tev ļoti mīlu, šie cilvēki netic tam. Viņi izjūt fiziski visu, bet viņu ego to neļauj tā pieņemt, ka tanī mirklī viņš saka, kad viss ir iestājies miers, ir daļai cilvēki, kas iekšēji vēl karos. Un tur ir tas, ka tad ir jāiet, ir jāiet terapijā vairāk, ja? Jo ja tev būs aizvērtāka sirds, tu nedzirdēsi, ko tev pasaka, un tu nesaņemsi mesidžu. Jo šiem cilvēkiem, viņiem ir tāda ļoti liela traģēdija, kad aiziet šie tuvākie, un viņi nav saņēmuši dzīves laikā atzinumu, ka tu esi labs. Un tad tā ir ļoti liela traģēdija, jo tas cilvēks ir aizgājis, un kā lai es tagad no tā cilvēka saņemu atzinību, kad es esmu labs, ja es savu visu mūžu to neesmu saņēmis. Un tad šeit sākās iekšējās cilvēku traģēdijas, kur ir jāiet un jau jāanalizē, jāskatās, un tas ir tādas dvēseles izvēlējušies tādu grūtu šo ceļu. Jā, tā tad kāpēc ir labas šīs sarunas un kāpēc nevajag dzīvot ar tādu nastu, un viņas ir ekoloģiski, kā es teicu, pilnīgi tīras un ļoti fantastiskas, ja? Tāda, ka tu vari nomierināt. Un lielākoties jau paliek tās sarunas tie, kas nav kaut ko izrunājuši, kas nav izdarījuši kaut ko, un viņiem ir kaut kāda vainas varbūt sajūta, ja? Bet tie, kas dzīvo tanī, kad viss pie manā, ja? Man ir viss pilnīgi kārt, man nav
jautājumu. Man uznāk, kad skumji, kad tu gribi kādam paraudāt uz plecu, tad domā, nav man mamma, nav vecmāma, ka es varētu paraudāt. Tā, jā, bet tādā ziņā viņi arī nenāk, arī augstākie spēki to stāst, viņi nenāk sapņos un nevajag uztraukties, ja viņi nenāk sapņos, tad tev viss kārtībā, tu dzīvo tālāk, tu ej tālāk un tas nav nepieciešams. Ja? Tas nav nepieciešams, bet citreiz atkal var atnākt kāda ziņa vai atnāk, piemēram, ziņa, kas ir jāsaņem tam cilvēkam, bet viņš atnāks tanī pie vecmāmas vai mammas vai tēta izskatā, jo tu tad viņu uztversi kā savējo. Ja? Kad mēs redzam sapņos, ka mums atnāk ziņa, tas nav pat varbūt no tās dvēselītes, bet tas ir informācija no informācijas lauka tiek ieģērta tanī, ka tu viņu pieņem. Ja? Un tas atkal ir tādam ego. Tagad teiks, nē, es tur zinu, man tur nāk. Nevienmēr. Tā ir ego spēle. Bet augstākie spēki tev iedos to tā kā figūru un to cilvēku, kam tu tici. Un tu tici, jā, tas ir. Jā, tas ir tas arī, kad mēs dodamies nāvē, kad mūs sagaida tas, kam mēs ticam, un tas sagaidīs. Tas, kas ar sirdi ir ar tevi. Man nesen bija, kur cilvēkam viņš atvadījās no suņa, kas bija visa viņa dzīve, un izrādās, ka tas sunīts sagaidīs to cilvēku pie pārējas, tieši suns, jo viņam uzticējās visu savu dzīvi, ja? Kad ne cilvēks, bet suns, kas viņu sagaidīs un pārvedīs viņu caur šo pāreju. Tā kā ir arī ir tā, ka šīs suņu dzīves un kaķu dzīves, viņas nav tik viennozīmīgi tikai kā dzīvnieks, viņas arī ir jau ir arī daudz transformatīvāks un tam ir tāds turpinājums kā tālāk. Tātad tas ir par sarunu, ja, ar aizgājējiem. Es ceru, ka es izstāstīju, tātad var atnākt pats tāda zemes dzīve un var saņemt informāciju no lauka, kur tiek iedota šī informācija. Kad tas ir nolasāms, kur ir aizgājis, cik tālu sirds mieram, to var zināt un citreiz var pateikt pat. Ja mans prāts nolasa, piemēram, kur var aiziet, jā. Citreiz mans prāts nevar nolasīt tādu vispār burtu savienojumu. Tad es varētu pateikt, jā. Tā kā tas viss ir, tas ir dzīvības vietas, kas nekad nebeidzās. Viņu var zīmēt, tā ir bezgalības zīme, kas arī iet, un viņa arī nebeidzās. Un tā tad otrai, ko es domāju, transformācija caur nāvi. Tie, kas iet transformācijas ceļu, tie, kas iet savu izzināšanas ceļu, tie, kas iet garīgumu ceļu, ja, kas grib izprast šo dzīves jēgu, šo dzīves patiesīgumu. Paldies, Inga, jā. Šo dzīves, šo dzīvi ieraudzīt daudz savādāk jau, jā. Un tad transformācija caur nāvi ir tā, kad, kā es teicu, mēs pie katras kaut kādas lielas bēdas, kad mēs attopamies un saņemamies, tā arī ir iekšēja transformācija, tā arī ir sanāk iekšēja nāve. Un šeit, kāpēc par to augstākie spēki, un te ir skolotāja sistēma, kas to runā, kad, lai saprastu, kad līdz šim tādas iekšējās nāves cilvēkiem nebija. Viņiem nebija izprašana pār iekšēji nav kā fēniks. Viņš sadeg un viņš atdzims no jauna. Līdz šim, ja, tad tos 1000 gadus, kur vēl mūsu vecmāmas un mūsu mammas dzīvoja, nebija termiņa transformācijas nāve. Nebija termiņa, arī nebija izprašana fēniks, ka es kā fēniks sadegu, lai es atkal atzimtu no jauna. Tie, kas iet, tas ir vairāk laikam domāts jau šī informācija tiem, kas iet šo savu garīgās attīstības ceļu, savu iepazīšanās ceļu, var teikt, var izzināšanas ceļu, kas es esmu. Tad viņi sastopjās jau ar nāvi, jau ļoti, ar nāvi kā tādu jau sastopjās ikdienā. Un tas ir jaunā laika fenomens, var teikt. Un šeit ir tādas diva veida nāves arī.
nāves, jā, tas tā ļoti jocīgi skan. Viena ir nāve, kad pastāstīšu to nāvi, kas nāk sapņos, jā. Un šeit, no kurienes ir informācija, kā es teicu, skolotāja sistēma ir klātesoša, un šeit es dalīšos ar savu pieredzi, kā es gāju šo transformācijas nāves. Es viņas gāju, un es vēl šobrīd viņas eju, vēl šobrīd vēl pēdējā bija arī tāda jau citādāk. Viņas arī ir dažādas, dažādākām sajūtām. Es viņu eju, jau kādus 7 gadus, un tāpēc, ja kāds ar to saskarās, tad būs vieglāk saprast, kas tas ir, ka tā nav medicīniska kaita, bet tā ir transformācija caur nāvi. Un ir transformācijas caur nāvi, kas mums nāk sapņos. Un, kā es teicu, tā ir jau šī laika jaunās tendences, ja? Kad cik no jums ir miruši sapņos, ja jūs, piemēram, kāds ir izgājis nāvi caur sapni. Varbūt kāds var, vai ir tāds, vai jums ir tāds pieredze bijusi. Man šīs pieredze bijuši, samērā daudzas, un ko tas nozīmē? Pirmkārt, transformā nāve sapnī, bet tas ir tāda nāve, kad tu sajūti ar visu, tā ir mirklī, tu neizproti, vai tu esi dzīvs vai mirs, vai tas ir sapnis, vai tā ir īstenība, tu mirsti. Un tad ir 2 aspekti šinī. 2 aspekti ir tādi. Viens aspekts, ka tu savā zemes dzīvē, šai zemes dzīvē, caur sapņiem, jo tās nāves, es cīnījusies ar nāvi. Tātad ir, kad tu sapņos arī nāves, ja, kur tu slīksti, kur tev ir atomkarš, piemēram, vai kur citāds, tu izdzīvo vēl citu dzīvi. Un aizēji, sanāk, tu aizēji tā kā nāvē caur tur, ka tevi nosit, ka tevi nogalina, ka tu noslīksti. Tu sanāk savā šī zemes dzīvē. Par to es parunāšu, kad sapnī jānomirst, un cilvēks, viņš tā kā neaiziet to procesu, ja? Tātad tanī ir tas viens aspekts, ka tu šai zemes dzīvē izdzīvo vēl paralēli vairākas dzīves caur sapni. Kas tev, tu tātad nedzīvo, tu ietaupīsi citas zemes dzīves, kur tev būs jāaiziet, piemēram, nāvē caur noslīgšanu, nāvē caur atomkaru, piemēram, ja? Vai kādās citās nāvēs. Šis ir jaunā laika fenomens, ko, ja tu to apzinies, ka tu tātad vienā dzīvē vari izdzīvot vairākas nāves, tava dvēsele iegūs šo pieredzi, lai nākotnē tev tas nenāk. Arī šai zemes dzīvē tu nenoslīgsi, tu neaiziesi atomkarā bojā, ja, kas ir tātad tās ir vēl paralēlas laika līnijas tavā esošā laika līnijā. Varbūt es tā ļoti sarežģīti saku, jo sapnī mēs ar apziņu jau esam citā laika līnijā, ja. Tā kā tāda nāve, kur es eju nāvē un es izdzīvoju, lai šī dzīvē es to neizdzīvotu un varētu vēl, tā kā es, piemēram, tur 5 sapņos mirstu, ja, un es šeit dzīvē vēl palieku, es neaizeju. Bet mana dvēsele iegūst šo pieredzi, kā ir, jo es taču tur izdzīvoju. Ja, es tur izdzīvoju to visu, un no rīta pamostos tur augstos viedros un vispār pusdienu vēl nevaru attiet no tā, ja? Tā tad ir tā nianse, kad tiešām tām šausmām mēs izējam cauri un tā ir, kur mēs tiešām izdzīvojam. Otra tā, kur ir, kad mēs transformāciju, tā tur, kur mums, kā saka, māca caur sapni ieiet nāvē. Ja slīgs to saprotu, ka tās ir beigas domās, ja, tad tas ir, ka tu vari ļauties tam un tu vari pamosties. Un citreiz ir, ka tevi vajā vairāk sapņi, kamēr tu nenoslīgsi tai sapnī. Ja, kad tā tas ir. Un tā tad ir šie transformācijas sapņi, ja, kur tu mirstot transformācijā, ja, kur tu mirstot tev
kā lai saka, nu tas tā datoriski skan, tevi pārlādē. Tev maina, nu, tevī ienāk jaunas enerģijas, un viņas var ienākt caur miršanu, caur šo nāvi. Ja? Un tādi arī ir sapņi, kas nav, kas ir, viņu, tu mirsti tā kā tu mirsti, vai tu kaut kur ej un atkal tu mirsti. Viņu sajūtu ziņā tās ir bišķi citādi sajūtas, nekā, ja tu mirsti pilnīgi, ka tev ir jāļaujās tai nāvei, ja, ka tu izdzīvo to nāvi, tu pamosties, ja. Un tā transformācija, kāpēc nāk tie nav murgi, bet tas ir tād, un šobrīd, jā, es neesmu tiešām runājusi, varbūt kādam ir šis process, jo tā, kā es saku, tā tēma ir laukā, ka tas ir jāsaprot, ka tanī mirklī ir darbs ar jums, un jūs transformējaties, mainās enerģijas, mainās savienojumi, un viņi iziet caur tādu nāvi. Bet, ja nāvi izdzīvo, esot citu cilvēku veido, jā, tāpat ir tava nāve, jā, tu jau viņu sapņo. Tu sapņo, jā, tad tas ir, tu tanī sapnī esi tas, un tu viņu izdzīvo. Un tā atkal iegūst vēl šo pieredzi. Ja tu to sapņo par, nu tā kā tu esi cits tai sapnī, ja? Tad tā ir tā nāve, ko tu esi izdzīvojis, un tu esi izjutis viņu, ja? Un šīs transformācijas nāves, kas arī ir sapņos, ja? Tad tās ir tās, kad enerģija mainās, tevi pilnīgi. Man tādi, viņi ir daudz bijuši, kad es saprotu, kad man tas cikls ir sācies, es saprotu, kad manā gadījumā vērās visas šīs manas, tie bija mani instrumenti, ko man vēra vaļā caur šiem transformācijas nāves sapņiem, kur es tā kā mirstu un mani transformē, jā, vai man ir kaut kāds operācijas, sapņos, ka tu pilnīgi uz miesas jūti, ka tevi operē. Tevi nesāp, ja? Bet tu redzi, ka tevi tur smadzenēs kaut ko tev dara. Un tie nav murgi, tas tiešām ir tanī laika līnijā caur apziņu, tiek paplašināts kaut kas tiek uzskatīts, ja? Ka tā tas ir. Un vēl šīs transformācijas nāves ir tādas, kad tu ej pa ielu, un liekas, ka tu tūlīt mirsi. Šādi man liekas, ka man bija gadu. Dienu dienā es gāju pa ielu un miru. Un tā ir tāda sajūta, kad tu ej, un tev vienkārši sāk izsīkt spēka. Tev nav, tu ej, un ja mēs skatāmies pēc kā, kur tur ūdens, ja, viņš paliek mazāks, un liekas, viss, tu tuliņ sabruksi, un tās ir sekundes daļas, tu mirsti, un tu atkal, un tev ir momentā ļoti liels enerģijas uzlaismos, un tu atkal ej, un tu, jā, es esmu dzīvs. Ja, kad, ja jūs saskarieties ar tādām, tad, protams, var aiziet medicīniski pārbaudīties, lai tā kā šeit, ja, kāpēc medicīniski var pārbaudīties, lai prāts saprot, ka, man viss ir labi, ar mani ir viss kārtībā, ja, ka tas man ir jāizdzīvo. Un katrs viņu izdzīvo tiešām, man tas gāja apmēram gadu. Ja, un pēc tam palika mazāk un mazāk, kad es varēju dienā vairākas reizes šādi mirt. Jo tā sajūta ir, ka tu mirsti. Un tad atkal ir atkal tu ej, un tu saproti sākumā, ka, liekas, tu brīvības ielā vienkārši nokristīsi. Un tās ir sekundes, un tā sajūta ir, ka tu mirsti. Ja, tā kā tās sajūtas ar to nāvi, arī viņas var būt dažādas. Ja, šīs transformācijas sajūtas, viņas ir savādākas. Ja? Un, ko es teicu, kad nepadodies tai nāvei, tad ir, un tā tad ir vēl viena sadaļa, ja, kad mums, kad ir šiem, man bija pilnīgi nesen, man bija arī tagad kaut kad pagājušā nedēļa, bija arī tāda nāve ļoti, sapnī nāca. Tāda pilnīgi matas tēvs cēlās, pilnīgi visi no tām šausmām. Un es, kā Vivita, es neļāvos tam.
prāts nokontrolēja, es neiegāju tanī nāvē līdz galam. Un tad vienā dienā pusmiegā, es tādā pusmiegā saprotu, kaut kas notiek, un man vienkārši parādīja dzīves. Man parādīja vienu dzīvi, kur es cīnījos ar savu nāvi jau tad, kad man bija jāaiziet nāvē. Man bija jāaiziet nāvē, un es neļāvu. Es vienkārši cīnījos ar nāvi, es neļāvu nāvē ieiet, un bija tāda dzīve, kur es visu laiku cīnījos. Kā rezultātā es savu pēdējās dienas laikam sanāca, ja? Savu dzīvi padarīju pelli. Jo es neļāvos šai nāves dejai. To arī apraksta Tibets nāves grāmatā, ja, kad cilvēks ietēja nāvē. Un kad es biju šausmīgi bailēs tādā dzīvē pārņemta no nāves, jo tie bija viduslaiki par Elli un to visu, ja, kāpēc mēs cilvēki baidamies no nāves, tāpēc, kad mūsos vēl ir tā atmiņa, ja, kad tu nokļūsi Ellē un tu tur vārīsies katlā, un tas dažiem cilvēkiem viņi ir ļoti stipra. Un tanī es kaut ko laikam tā dzīvē nebiju kaut ko sadarījusi, pēc cilvēciskām domām, un es neļāvos. Un man to parādīja, un tad tanī naktī jau es nojautu, ka man būs šī pieredze jāiet, un es ļāvos tai. Kā tu saki, es saplūdu un ļāvos tai sapnī nomirt. Un tad sanāca, kad es savienojos ar nāvi, un izjūtu viņu jau, kaut vai pirms tam man bija, bet tās bija tāds dzīvi nāves, ja, kur es vienā dzīvē izdzīvoju vēl citas nāves. Šī nāve atkal bija transformatīvā, kur man bija jāapgūst, šis Tibeta, kur runā lāmas, ka tev ir jāieiet nāvē. Ka tev ir nāvē jāieiet, tā kā tev ir jādodās, kad tā nāve ir atnāks, tev viņai ir jādodās. Jo tie sapņi pirms tam, viņi bija, manā apziņā viņi bija šaušalīgi. Tādi, ja, ka es, tāda tik nenormāla nāves bailes bija, ārprāts. Un tanī naktī atkal tas sapnis atkārtojās vēlreiz, un jau no tā, ja, kā mēs varam kontrolēt savus sapņus savā ziņā ar apzinātību, ja, kad mēs jau, man pirms tam bija, un es iegāju. Es pārvarēju tās nāvīgās bailes, un es iegāju tai nāvē, un tas man pavēra koridori pārējai. Un tāpēc arī tas viss ir saistīts, ar šo ierakstu arī, kāpēc es to varu runāt un stāstīt. Sapnis, kad krīt un milzīga augstuma lidojumā, sapratu, ka jāmirst, un pēdējā mirklī pamostos. Vai tas nozīmē, ka vajag ļaut nosisties? Šeit pēc sajūtām vairāk, ka tā ir transformācija. Tā nav nāve. Tā priekš tevis ir transformācija. Jo tad, kad ir šīs bailes, mēs transformējamies. Iekšēji tā mūsu sistēma pārkalibrējās. Ja? Es domāju, ka tavā gadījumā tā nav saistīta ar tādu nāvi. Šie līdz tad, kad ir šie kritieni vai kad tu slīksti kaut kādā mērā, tā ir transformācija. Tas ir, tu vari būt vērīga, jo pēc šādām, kas tad ir tie transformatīvie sapņi? Tie ir tādi sapņi, kurā pēc laika vai tu dzirdi kaut, vai tev ir ausis, piemēram, palikuši jūtīgāks, vai tu jūti ēdienu savādāk, vai tu dzīvē redzi krāsu gammi citādu, ja? Vai tev nāk, vai tev ir, vai tev atver, kā gaišzinību. Tas viss tiek darīts lielākoties caur sapņiem. Tanī laikā, kad tu guli ar tevi strādā. Jo tad ego ir izslēgts, var teikt, ja? Viņš lāga nevar iemaisīties. Un tad pie šitādiem kritieniem, tas ir tāds, kad ķermenis tev tāds un tad arī mirklī notiek kaut kas, kas tev, iedod tev to, ka tu vari sākt just savādāk, ka tu
gaišzinība, ja? Vai tava intuīcija paliek vēl spēcīgāka, vai tu sāc lasīt lauku, ja? Tu lasi, piemēram, ja? Tu lasi zīmējumu. Nevajag piesiet, apzināti, nē. Vat tur ir tāds, ja? Kad tu vari provēt saprast, kas notiek ar tevi, kas pēc tām notiek, ja? Vai tas ir arī tā, kad tu vari, piemēram, lasīt zīmējumu, ja? Tu zini, piemēram, formulu, kā viņu lasa to zīmējumu, ko cilvēks ir uzzīmējis, ja? Bet tu sāc tam zīmējumam tā kā redzēt cauri un dod viņam jau vēl papildus informāciju, kas nav noteikts tādā metodikā. Tas viss, šīs zināšanas mēs iegūstam caur miegu transformācijas laikā, kas ir savā veidā nāve. Ja? Jo kāpēc es to varu runāt? Jo, kā teicu, mani laikam tie apmēram 8 gadi, kad es visu laiku to izdzīvoju. Un viņas bijusi, es ar viņām esmu piedzimusi, viņas netika attaisīts uzreiz, es esmu pateicīga augstākiem spēkiem, jo es nezinu, kā tas būtu savienojams ar visu. Tas arī attaisās konkrētā laikā katram cilvēkam vaļā no viņa psihes, ja? no viņa vispār ķermeniskās uzbūves, no tīrības. Tur ir ļoti daudz nianses, bet tas notiek naktī, un tāpēc nav jābaidās. Kā nav jābaidās? Ir vienkārši jāsaka, ka tu no rīta pamosties, jā, tā tad vai, piemēram, man bija tas ļoti spilgts sapnis, ko es šobrīd atceros, kad es esmu, man Ķengragā, es dzīvoju Ķengraga dzīvoklī, un mēs esam visi mājās, vīrs un abas manas meitiņas, un mēs sēžam gultā, un man ļoti skaistā vietā dzīvoklis, jo man pretī ir parks un Daugava, man nav nevienu māju. Un mēs visi sēžam, un mēs redzam, kā sprākst atombumba, ja? Bez bildēm es redzu, ka viņi sprākst, un mēs sadodamies rokās. Un tas ir mirklis un mūs nones. Bet tas sapnis manī ir tik ļoti iesiedies, ja? Ko es jau, man liekas, kaut kādu, 8 gadu laikam, ja? Kad es viņu izdzīvoju. Un tādā sapnī bija tas, pat message, viņš bija tanī, kad mēs bijām visi kopā, pat mēs bijām visi sadavušies rokā. Jā, tur vīram pie rokas bija mazā meitene, man bija lielā meita pie manas rokas, un nāve mūs vienkārši paņēma visus. Un es no tā sapņa vēl ļoti ilgi nespēju pēc tam attiet, jo viņš bija tiešām ļoti dzīvs. Un tādā laikā man neviens nevarēja vispār pateikt, kas tas ir, ja tur murgi un ko tu tur sadomājies. Un tagad jau pēc gadiem es saprotu, kad mēs tādā sapnī izdzīvojām to, lai šī dzīvē mēs to neizdzīvotu. Ja? Lai šī dzīvē mēs nenonāktu tādā nāvē, bet es viņu izdzīvoju tajā sapnī. Un tur arī tajā sapnī bija vēl tāds message, tā bija mīlestība. Kas bija līdzās, un toreiz tā bija tā sajūta, kad nekas nav svarīgāks par to otru cilvēku un mīlestību, kad tas viss vienkārši nomirst. Tas nav tas vispār pārējais, viss pilnīgi bezsvarīgi, kad svarīgākais ir iemācīties mīlēt, kaut bišķiņ, ja tas iespējams. Inga raksta, starp sapņu un nomodu dzirdēju balsi, tu kā fēniks atzimsi no pelniem, un tad pamodos un nesapratu, kāpēc. Tas ir tas, kad transformācija ir arī tad, kad, kā es teicu, ir emocionāls, ir ļoti liels emocionāls, piemēram, posms, kur mēs izdzīvojam ļoti daudz emocijas. Mēs izdzīvojam emocijas, mēs esam kaut kādā vienā vienā laika līnijā. Un tādā laikā ar mums notiek ļoti daudz visādas lietas, ja, tur, sadzīvē. Un mēs to laiku redzam no viena rakursa. Ja? Un tad sanāk, tas ir stāsts par mani arī. Tas bija kaut kādus 2 mēnešus atpakaļ.
bija kaut kāda situācijas dzīvē, ja jau pa dzīvi, kur es to redzēju no viena rakursa un uzskatīju, ka man ir kaut kāda taisnība un ka tur kāds ir, kaut kā tā, ja, no viena rakursa, un es ar to dzīvoju. Un man nekas nesāpēja, man bija viss pilnīgi normāli, es normāli eksistēju, normāli jutos, un vienā dienā man parāda to, ko es neredzēju, jo es biju no viena rakursa, es ieraudzīju sevi no cita rakursa. Un tādā mirklī es nomiru īstenībā. Ja, es nomiru, jo tā sāpe par sevi, viņa bija šausmīga. Es sapratu, ka tas, kas tur notika, kad ne jau tur tie cilvēki bija, bet tas bija tas mans, ka es sevi aizsargāju, ka mana aizsardzības sistēma ir tā uztaisīta, ka viņi vienkārši nelaiž klāt. Ja? Lai mani, tā kā pasargātu, viņa uztaisa atžgānu tā kā labirintu, kuram es ticēju uz laika. Un tādā mirklī, kad es sapratu, ka man parāda, skaties, tu sargāji sevi, kā man sāpēja. Es raudāju visu nakti. Es aizgāju gulēt atsevišķi, jo es šausmīgi raudāju. Un tas ir, kad Fēniks piedzimst no pelniem. Es sadegu tajā naktī. Tā, kad, ziniet, kad paceļās tā sāpe, kad tu ieraugi savu, kad tu atļāvi, ka tu pati pieļāvi tik daudz situācijas, lai neļautu sirdī sāpēt, ka tu neaizstāvēji sevi, tu nepateici par sevi, ja? Bet tu viņu redzēji pilnīgi otrādi. Un tad, tas ir šis teiciens, ka Fēniks atzīmes no pelniem. Tu sādeci, un tu tai mirklī, kad es tai naktī miru, apzinoties, šausmīgi sāp, tik ļoti sāpēja, kad es, tā kā nomiru ar tām sāpēm, es sadegu. Un no rīta, es pilnīgi sapratu, ka es esmu atzimusi no jauna, jo es esmu ieraudzījusi, un es zināju, kas man ir jādara. Es zināju, kas man ir, kaut vai tādās transformācijās arī notiek dziedināšana. Un tu saproti jau, ka tagad tādā jaunā dienā, kad tā jauna diena atnākus, viņa jau būs savādāka. Un tas ir tas. Tā arī ir transformācija. Un tā arī ir tāda nāve, ko mēs varam teikt, ka tā ir nāve. Ja? Viņa nav fiziska, bet viņa ir emocionāli tāda transformējoša. Un to pāris dienas, kad man te, to skolotājs izstāja šo visu lika, ja, kad viņi rādīja, ka tā arī ir sava veida nāve, lai cilvēki nebaidās, kad lai viņi piefiksē, ja, ka tur aiziet bērns, mēs atkal daļa, kā Hellinger sistēmā tas ir, ja, daļa no tevis nomirst. Bet šeit ir tāda nianse, kad tu zaudē kādu daļu no savas dvēseles, tā ir defragmācija, ja, tas ir kaut kas cits. Ja, bet daļa no tevis nomirst tādā vecajā sistēmā. Jaunajā, tā ir jau, tu nenomirsti īstenībā. Ja, tu izproti jau to jēgu, to saprašanu, tev jau apziņa ir citā līmenī, un tu nemirsti tad. Ja, tās ir ļoti divas dažādas lietas, ko mēs ņemam, ja, ka tas tiešām ir jau daudz savādāk. Vai jums vēl ir jautājumi par transformāciju? Tātad es gribēju pastāstīt, ka transformācija ir caur sapņiem, kur mēs tiešām mirstam un izdzīvojam šo miršanu, tātad, ja, kopsavilkumā. Tad transformācija ir, kad tā, kur mēs krītam, kur atkal notiek šī transformācija ar mums, kur vienkārši maņa, tās tiešām ir spēju atvēršanās, sajušana. Tas ir katram varbūt savādāk, ja? Tad tās ir transformācijas ejot, kur mēs ikdienā ejot un mēs mirstam, jo tad pārlādējās viss ķermenis tev. Tā ir transformācija, viņa arī tā kā iet savu nāvi, jo tā mirklītis, ja, un tu atkal celies augšā,
man liekas, kad, jā, ka tanī par transformāciju es jums tā kā visu, es neaizmirsu. Tuņās es noskaņošos, vai es kaut ko neesmu vēl aizmirsusi jums pastāstīt, lai jūs to apzinātu, izprastu. Vai jums ir vēl kāds jautājums, varbūt tā šai ziņā par transformāciju un nāvi? Kad lielākoties, kad ir tādas transformācijas jau, kad tā ir vēl tāda nāve jau, kur mēs laika līnijā tiešām mirstam. Tad, kā šeit par krišanu no jumtiem, ja, kad mēs esam, kad mums notiek darbs, tad augstākie spēki strādā ar mums tādām lietām tas iet, jā, tā kā tādas, vai jums vēl ir kāds varbūt jautājums šai sakarā, ko jūs gribētu zināt par transformāciju un nāvi? Nav, labi, tad, ja rodās rakstiet, es atbildēšu. Tā tad, un trešā šodien sadaļa bija nāve un apziņa. Un te ir, ja mēs savalkam visu kopsavilkumu, arī tanī, kur, kā es stāstīju, kad es ļāvu šai nāves procesā un gāju iekšā šai nāvei. Jā, un no rīta sapratu, kad es esmu izdzīvojis šo nāvi, tad, ja mēs runājam par nāvi un apziņu, tad tas ir tas nākotnes, un jau šobrīd, jā, paldies, šobrīd jau ir tas, kad, protams, tas ir budismā un lamasko pieliek, tas ir viss zināms, kad mēs aizējam nāvē apzināti. Un kas tad ir nāve? Nāve ir pāreja. Tā arī ir pāreja no vienas dimensijas otrā. Ja, un, protams, fiziskais ķermenis, par ko mēs pirmām kārtām esam atbildīgi šeit uz zemes, tas ir mūsu fiziskais ķermenis, kas mums dod šo iespēju šeit izdzīvot. Ja mums nav šī fiziskā ķermeņa, mēs uz zemes nevaram izdzīvot. Un tā ir tā pirmā mūsu atbildība par mūsu fizisko ķermeni. Un, protams, mēs viņu pārcelt uz tā kā caur pārēju mēs nevaram iziet. Jo visas tās lietas arī, kur es dodos, ko es redzu, tā ir caur apziņu. Varbūt ezotērikā ir kāds vēl savādāks, tā nosaukums es nezinu, jo tā, es viņu esmu definējusi, jo man ļoti bieži arī ir tāda lieta, varbūt kādam vēl, ja tas nāk, tagad pastāstīšu ātrumā, kad ir cilvēki, kas iet skolās, un tas viss ir pareizi. Viņi iet skolās, viņi mācās, viņiem iedod tehniku, viņi apgūst to, un tad visā ir pareizi, jo tā viņi sevi saliek, un viņi dod produktu, ja? Vai dod pakalpojumu, izējot no tā, ko viņi mācījušies, un viņi ir fantastiski meistari visā, un tāds ir viņu ceļš. Un ir cilvēki, kā ir mana pieredze gājusi, kad man aiziet, es caur šamanismu, man likās, es meklēju to savu ceļu. Es domāju, ka man ceļš būs caur šamanismu, man tas likās viss. Tāds, un man ielaida šamanismā, lai es dabūtu daļiņu, ja? Kur es savienoju, kur es biju, kur atkal caur šamanismu, caur tādām, kas tur bija lietām, man tika aktivizētas manas atmiņas atkal caur stihijām, un viss man no turienes izņēma. Un tālāk tā mana visa pieredze, viņa lielākoties, es vēl mācījos sistēmiskos izkārtojumus Maskavas institūtā, kur atkal man parādīja, man iedeva, to es pabeidzu arī, man iedeva lauka izpratni, un kā var lasīt lauku. Un tur arī bija tehnika, tā kā tas viss, ja, un tās tādas divas lielākās laikam tādas lietas, kas man tādas, ko var notaukt kaut to skolu, to šamanistu tādu, tas. Un pārējo manas mācības gāja tīri caur mani. Kaut kas notiek, un man saka, rekur, ir tas un tas. Rekur, ir tas un tas. Ja? Kad tev nelaiž tā kā skolās, jo tad sanāk, ka tu paņem šo informāciju, un tu aizej no tā sava ceļa. Jo tad, kad es kaut kādā reizē arī biju apjukus un nesapratu, kur tad ir tas mans ceļš, tad es tikos ar vienu tādu fantastisku arī būtu no Lietuvas,
Un viņi man nevarēja neko, man bija 2 tādi, man bija 2 cilvēki, kas to teica, viņi teica, tev ir jāizmirst visu, ko tu mācījies, un tu darīsi kaut ko citu, bet neviens nevarēja pateikt, kas tas būs. Tā bija tāda sieviete no Lietuvas, un arī Šamanis Petrs, kas Latvijā ļoti, tomēr pazīstams, kad es tikos ar Šamani, viņš teica, es nezinu, ko tu darīsi, bet tu klusēsi. Un viņš araustīja plecus, jo viņš saka, es nezinu, kas tā ir pa tehniku un kā tu vispār, tas ir kosmos, bet tu to darīsi klusējot. Un tad ir tā, ka tev neļauj aiziet uz kaut kādām skolām, lai tu paliec tīrs, un šī apmācība notiek pakat tevi caur šīm transformācijām naktīs ar nāvi. Caur tādām, ko tev parāda, skaties, tu kā fēniks atdedzi, tu atzīmsi, tev jau tev palielinās apziņa. Caur šīm nāvēm, kur man bija reāli tais miegos, man bija jāmirst, un tur man iedeva šo apziņu, kā ir pāriet nāvē. Un tāpēc es varu par to runāt, man nav bijusi kliniskā nāve, bet es varu runāt, jo es caur miegiem un tādām pusmiegām, es tam gāju, mani veda un rādīja caur to, kad arī nāve tā ir, kur mēs izejam caur apziņu. Ja mēs ejam kā līdz šim cilvēki, kur jau dvēseli izvēlējās, piemēram, aiziet no šīs dzīves miegā, viņa aizmiega, nav ego piesaistīts, viņš aiziet, jo tad cilvēks atlaiž visu, kā saka karaļa nāve, jo viņš atlaiž visu piesaistas miegā, viņam nav tur par māju, par bērniem, krēņķis, un tu aiziet, rezonē, tu aiziet tālāk, un tā tad mana mācība ir visa gājusi, man citai saka, kur jums diplomi, kur jums certifikāti, man nav tādu diplomu, jo tā mana mācība iet caur manu tīru pieredzi. Es izdzīvoju šīs nāves, es saprotu šo pāreju, es saprotu, kā ķermenis uz to reaģē, kādas ir piesaistes. Man mamma 5 gadi gāja jau tā ir saulē, un kā es jau tādā video par nāvi, kur man ir viens video tieši par nāvi, kur es teicu, kad viņa, man abas meitas, mēs visas pilnīgi pa dienu starpā zvanīja katra un teica, man liekas, ka mamma aizies, un mēs to sajūtām, un tie bija 2 gadi. Kad mēs sapratām, ka šis ceļš ir uzsākts un kā viņš ir katram uzsākts, un kas notiek ar tiem cilvēkiem, kas ir, lai viņi aizietu pie tā, ko viņi ļoti pieķērušies, piemēram, lai viņi varētu aiziet, viņiem ļoti bieži viņus pirms nāves kaut kādu laiku, viņiem pazūd atmiņa. Tas arī bija mans gadījums, kad manai mammai pazūd atmiņa par mani. Viņa nezina, viņai attausa tādas, Tad iedomājieties cilvēcīgi tu aizēji, un viņa saka, es ieeju, un viņa man saka, es nezinu, kas tu esi, bet es tev ļoti gaidīju. Un tādā mirklī tas cilvēcīgi, tu atkal, tu saproti, kā, viņi atcerās visus. Viņi atcerās visus, bet viņi pat tavus bērnus atcerās, bet neatcerās tevi. Tāds, kad tu saproti, un tad mirklī man arī bija ļoti liela. Kā tas ir, ka visus, protams, bija cilvēks teica, redzi kā, cik tu esi nenozīmīga viņai, ka viņa tev aizmirsa. Un pēc tam man arī tika pateikts, kāpēc cilvēkiem zūd atmiņas kaut kādām lietām. Jo tas ir tas, ko viņš nevar aiziet prom. Viņš ir tik ļoti tam pielikts, ka viņš nevar atlaist to. Viņš nevar to atlaist, un lai viņš to pāreju izietu, to nāves pāreju izietu vislielākā balansā, uz to mirkli, cik viņš var būt, viņam ir jānoņem atmiņu daļas. Viņam ir jāizmirst. Ir jāizmirst, kas tu esi, ka tev ir māja, ka tev ir kaut kas cits. Viņš dzīvo kaut kādos 20 gados atpakaļ. Tas ir saistīts ar šo pāreju, lai cilvēks, cik iespējams, savāktāks pāriet. Jo tad, kad viņš ir ļoti, ļoti izkaisīts, viņam pēc tam ir sevi jāsavāc atpakaļ. Un tas ir tas dziedināšanas process,
kur cilvēks pēc pārējas, viņš sevi dziedina. Viņš sadziedina sevi, ja, to savu zemes dzīvi, lai viņš atgūtu visu to spēku un varētu pēc laika pārdzimt, jau izvēlēties, kādu pieredzi viņam ir jāiziet. Ja? Tā kā tās slimības nav tikai tāpat, un viņas ir kādam konkrēti, lai tu vieglāk varētu aiziet. Lai tu vieglāk, un arī manas mammas gadījumā, un tādā dienā pēdējā, kad es viņu redzēju, viņa bija pilnīgi pilnas apziņas. Ja? Viņa zināja, kas es esmu, un jūs varat tiešām apskatīties, es negribu vēlreiz to stāstu, un mammu izstāstīt, kā, un pēc tam man rakstīja cilvēki, ka jā, viņi arī to bija saskārušies šo acu skatienu, un tu saproti, ka notiek valoda dvēseli līmenī. Ja? Tā kā tās ir tāds mazs nāves, un tās ir lietas arī, ja, ko es, kad tevi virza un māca. Tevi virza un māca ne grāmatas, ne skolas, bet tie ir augstākie spēki, ja, tā tad augstākie spēki, tava kūrētāja sistēma. Jā, Fanī, tava kūrētāja sistēma, kas nosaka, kurā mirklī tev tas ir pieejams un cik tu to vari izdarīt un cik tu vari paņemt, ja, un te ir tā apzinātība, tā ir ēšana, protams, ja, jo enerģijas, jo tev tīrāks organisms, jo tu vari labāk uzņemt šo informāciju, kvalitatīvāk tu viņa vari uzņemt, ja, un atgriežoties pie nāves un apziņas tātad, ja tu esi tādā apzinātībā, ka tu saproti, ja jūs pēc šī video saprotiet, ka, ja es varu nolasīt, apstāstīt, ja, tātad nāve, tā ir pāreja. Un tur ir tas fenomens, kad viņā ir jāļaujās. Un ja tu šai dzīvē esi atlaidis sāpi, nemieru, bet tas ir tad, ja tev ir, ja, jo, kā es teicu, ir cilvēkiem, kam ir jāaiziet un 2-3 dzīves jāizdzīvo, lai viņi to izdzīvotu, kā saka, līdz kaulam. Ja? Bet šobrīd lielākā, tomēr kaut kāda procentuāli liela daļa, ja viņi iziet uz to jauno, kad tu jau ļaujies tai nāvei, vai tu ļaujies tai sapnī, ja? Un tu izej, ķermenīts paliek, un tu ar apziņu tu izej, un tu atgriezies savā dvēseles formā, tu atgriezies. Vienalga atgriezies, tu aizēji jau uz turienu, kurienes tu esi nācis, neuzdējis, jo ir tas process, jo jāsaprot, jo lai mēs atgrieztos tur, kur, kā mēs sakām, uz mājām, ir jāpaiet procesam, jo kad tu izej no tās apziņas, ja, tu vēl esi tanī vibrācijā, kā šeit uz zemes, tev lēnām ir jādabūna tā vibrācija tur, no kurienes tu esi nācis, un ja tu, piemēram, esi nācis tur no 5, jau ņemam 6, 7, ja, tu nevari, darīt tādu vēstu, viņi nevar pārlekt uzreiz, ja, viņi nevar pārlekt, un tagad būs, es esmu tur, ir tāds inkubācijas, var teikt, periods, kamēr tā dvēsele, šī dvēseles dzīve, šis dzīves stāsts notiek transformācijā, visu izprotot, kā saka, tur pie Dieva galda, ka tu pats jau, tu visu, tu apskaties, jā, tu tā kā pašķirsti, man bija tas, jā, to es varēju tā, ok, jā, tas bija šitas, tur man bija tāds, bet es izdarīju to, jā, ka tu to visu, un tad tu atgriezies jau tur, jo enerģiju līmenis ir cits, un tāpēc arī šobrīd ir, ka daudziem, jo tas enerģijas ienāk savādāks, un kad arī nāk šie jau, un tāpēc tas ir, ka tāda vēselīta arī tai sarunā, ja viņa, ja tas ir pēc laiciņa, mēs runājam ar šo aizgājēju, ja, viņa ir tanī frekvencē, kas ir, piemēram, ir viegli uztverama, tādā mums, ja, viņa viegli, viņa iet, un tad nāk arī, ja viņas atnāk, jau viņas nāk tā kā jau, viņam atļāvām nonākt, un viņas jau nonāk ļoti spēcīgas, jau viņas atnāk ar pilnīgi citu vibrāciju, un tad ir tā, kad cilvēkam sākās drudzis, ja, viņam paliek tik ļoti augsts, un tas augstums ir no tā, kad tevī ienāk pilnīgi cits vibrācijas. Piemēram, es pēdējos 3 naktis, es šausmīgi salstu, es guļu ar 2 deķiem, jo man ir ļoti augsti. Ja, un vispār dzīvoklis spēles, bet es ļoti salstu, un es zinu, kad ienāk jaunas enerģijas atkal.
Un tad, jā, tad cilvēkiem tas augstums, tas nav tas kapa augstums, ko citi saka, ak, Dievs, kapa augstums, un nē, tas ir tanība, kad tās ar tiem aizgājējiem. Tas ir tad, ka viņš atnāca jau no citas, kā saka, dimensijas ar daudz augstāku enerģiju, ko mūsu ķermenis, viņš vienkārši sāk vibrēt, viņš salt, jo viņas ir, viņas neieiet kopā, un mums paliek ļoti augsti. Tas nav nāves augstums, ja, tāds, papildinājums, ja, ka tā ir tā augstā vibrācija, kas ienāk, un tad mēs arī, salstam, ja, un kad mēs sarunājam ar šiem aizgājējiem, tad arī tas ir tas, kad mums vienkārši paliek ļoti augsti. Un tad nav un apziņa, tas ir tas, kad mums ir savu apziņu jātur, jāmācās dzīvē, sanāk šī dzīvē, mums ir jāmācās apziņu tā trenēt un tā ļauties, kad nāves brīdī mēs ļaujamies šai nāvei un mēs ejam pārēju, jo mēs pārējām. Nomirst tikai mūsu fiziskais ķermenīts, nomirst. Nevar teikt, ka nomirst, beidzās šīs zemes stāsts un viena grāmata, mūsu grāmatu plauktā tiek aizvērta ar iegūto pieredzi, ar iegūtiem cilvēkiem. Un, jā, vēl šobrīd tiek atgādināts, kad pastāstīt par ieskatu mazu, ja jums ir pēdējā zemes dzīve, tad pēdējā zemes dzīve sanāk ļoti interesanta, jo jūs nepārtraukti satiekat cilvēks no visām šīm dzīvēm, kurā jūs esat šeit dzīvojuši. Jums katra cilvēks, ar ko jums ir kontakts, jums liekas, ka tas ir savējais. Tas ir savējais, bet es taču tevi zinu. Tas ir viens no faktoriem, ka tā jums ir pēdējā zemes dzīve, kurā jums ir jānogludina visi aizvainojumi, visas lietas, kur jums ir jāsaskanās ar tumsu, jāieiet tumsā, jāpieņem tumsa maģija, ņemam, jā, jums ir jāņem šī, kad jūs esiet bijis maks un jūs izmantojāt tumsu no tā, to ir darījuši pilnīgi visi cilvēki, nevajag būt naiviem. Jaunās dvēseles, varbūt, kas ienāk no ļoti augsto, viņam nav šī pieredze, ja? Nav viņiem gāja, bet kad mēs esam izdzīvojuši tos 1000 gadus, mēs lielākā daļā esam tam gājuši cauri, un tai pēdējai zemes dzīvē tad sanāk ballīte mūža garumā, kur tu nepārtraukti satiec cilvēkus. Un tev cilvēks saka, man rezonē ar tevi, un es nezinu, kāpēc. Un tad tu vari vienkārši saprast, kad, jā, šī tev ir pēdējā dzīves dēja uz šai, jā, zemes dzīvei, šai zemē, šai 3D matricā, jo tu tiešām sāc satikt visus, un tu palīdzi kādam, kāds tev palīdz, tu kādu izlīgst, pilnīgi. Man te bija viena diena, gāja pa ielu, un piebrauc man mašīna un apstājas vīriešu mašīnā un sāk man kaut ko teikt. Un es tik šausmīgā šokā, kad es pirmkārt neatpazinu ne tos vīriešus. Es vienu no viņiem tā kā zināju, ka viņš ir mans kaimiņš. Es biju tik nenormāli nobijusies. Es viņam tikai rādu, lai viņi brauc prom. Es domāju, kas tas? Un pēc tam man meita zvana un saka, ka Dievs, tie tur ir pārbijušies, tur izrādās. Viens bija mans meitas draugs, kaimiņš, un viņš saka, ka tev mamma tā nobiedējuši, ka mamma bāla palikusi. Kad, es esmu nobijusi, es tiešām nezinu, kāpēc, nekas taču nenotiek dienas laikā, es ļoti nobijos. Un tad sapratu, jā, ka tā arī satiekās, jā, kaut kādas lietas. Nopietni, man tā šķiet, ka pazīt gan visus cilvēkus. Jā, tāds ir, tas ir viens no kritērijiem, ka tā ir tava pēdējā zemes dzīve, jo... Un tad nākot tāda, kā man tas vīrieši, tie 2 vīrieši mani, es tiešām, dienas laikā piebraucu mašīnu, ko nobīties, eju, jā, bet es pirmkārt viņus neatpazinu, es nobijos. Un tad es sapratu atkal tās bailes, kas bija manī, jā, ka tas bija tāds, saprotiet, atkal viņas bija mani tā kā izsita, tad es atkal, un tad atkal, tad labi, es kaut kad, jā, kaut kas savienojās, jo ir tā sajūta, kad savienojās kaut kas bija
pazaudēts, vat ar tādu, vat ar izbīli, manu izbīli, ja, kaut vai es saprotu, ka šeit nekas tāds vispār nenotiek, ka, nu, kur, nu, kas, ja, bet man tas izbīlis kaut kādā veidā atgrieza pie manis atpakaļ, kaut ko savienoja, kas bija, ja, tu tā kā viņš atšķetinājās, katru savā vietiņā mēs aizgājām tālāk, ja, pat tādas nenozīmīgas lietas, ja, vai tā pēdējā tādā, ja tā ir pēdējā zemes dzīve, noteikti. Protams, pēc tam ir, ka tu vari izvēlēties, ja? Tu jau vari, pēc tam es atnāku jau ar misiju, nu, es vēl varu kaut ko izdarīt, vai es, nu, kaut kas varbūt mainās, ja? Kaut kur, nu, pēkšņi tu sasādā karmu, piemēram, ja? Bet tad arī lielākoties tev dod, vai tevi apstādina, ja, piemēram, manā gadījumā es nebiju, kad mani bija konkrēta lieta, kur man vienkārši apstādīja, man noņēma, jā, un tad man pēc tam paskaidroja, jo tā es sev tā kā taisīju jaunu karmu, un man paskaidroja to, kad tāpēc tas tika apstādināts, jo es neapzināti nebiju tikusi ar, nu, tā kā es nebiju atstrādāju savas lietas, savu vērtību, tur bija fakts par finansēm, es par maz, es nenovērtēju sevi, tas, kas man ir dots, un noteicu naudu par mazu, un man vienkārši apstādināja plūsmu, man nebija cilvēku, un man paziņoja, jo es stādīšu sev atkal taisīju jaunu karmu, es taisīju sev parādniekus, cilvēkus, jā, parādniekus, kas man palika parādā, jo es nebiju pareizi noteikusi savu cenu. Jā, tad, kad jums kaut kur apstādina, tad jūs saprotiet, ka jūs kaut kas ir nepareizi. Un lai tu nesastrādātu nākamo karmu, ja šī zemes dzīve, tu, piemēram, pēdējā, tad augstākie spēki dara visu, lai tev palīdzētu iziet. Un šie cilvēki tiešām, viņi atnāk pilnīgi neizsakāmi, pat tev nav kontakts varbūt ar viņu. Mums ir tāds pāris, mēs tur pa dārzniekiem piestrādājam ar vīru. Nu, vīrs ir lielākais dārznieks, es dārznieka palīgs esmu, jā. Un tur ir sieviete vārdā Barbara. Mēs nekomunicējam, tur kā man vecvalodas nav tāds, lai es ar viņu tagad tur ļoti komunicētu. Un mēs pirmoreiz, kā aizgājām, bija tāda saikne ar šo pāri momentā. Un vīram arī ļoti interesanti. Viņam arī ļoti interesanti saikne ar šo vīrieti. Un pēkšņi vienā dienā es saprotu, man vienkārši atnāk, jo man kaut kāds ļoti liels siltums pret šo sievieti. Kaut vai es saku, mēs ļoti maz tur padzērām kafiju, es tur parušā, padarīju, ko viņi gribēja tajā dārzā. Bet tas siltums sirdī pārsteidz, un es nevaru saprast, kas tas tāds ir? No kurienes tik liels siltums? Un man parādīja, kad vienā no dzīvēm viņa bija mana mamma. Un man bija viss skaidrs, ka tas siltums, ka tas ir tas mammas siltums, ja? Es neko neparādīju, kas tai dzīvē bijis, bet tur bija ļoti liela saite, kā meitai ar mammu, un ļoti liela šī mīlestība, kur citreiz mēs sakām, ka tuvākais mums aiziet, mēs sakām, redz, tikko apstājumu saņēma vairāks, redz, man prieks bija. Un kad mēs citreiz, ka ļoti mīlam, ja, tos cilvēkus, mēs sakām, mēs satiksimies ar tevi nākamā dzīvē, un mēs atpazīsim viens otru. Un tas ir tāds stāsts, kad es ar šo Barbaru satikos, viņai ir, man liekas, arī 80 pāri, bez vārdiem, ja, kad es sajūtu, es nezinu, ko viņa jūta, ja, kad tas bija, tik liels, tāds liels mātes, tas ir pilnīgi atkal citām, kāds man bija šī zemes dzīvē, tas bija pilnīgi citāds, tas bija daudz, es nezinu, viņš nav labāks, ne sliktāks, viņš ir daudz savādāks, ja. Un tas kad man to vienkārši es sajūtu, es sapratu, ka tā ir mana mamma no kādām no iepriekšējām dzīvēm, un tas teiciens, mēs ar tevi satiksimies, mēs varam ar tevi, mēs ar sirdi zināsim, ka mēs esam bijuši ļoti tuvas. Un tādi stāsti var ienākt cilvēkiem, ja arī vienkārši jūs, ja jums tāpat ienāk, tad jūs ziniet, ka tas nav tāpat, tas ir kaut kā pēc, kā es satikos ar savu mammu no iepriekšējām dzīvēm. Un tur nevajadzēja vārdus, tur nevajadzēja neko teikt. Un es sēdēju viņas dārzā, viņa taisīja kafiju, mēs pēc tam vēlreiz, mēs laikam vīrs iet,
es vienkārši sēdēju un, kā saka, kaifoju viņas dārzā, pat bez vārdiem. Es biju atgriezusies kaut kādās, es biju atgriezusies mājās, jā, uz mirkli tā dzīvē, kur man bija tā mamma ar to, pilnīgi citādu vibrāciju tādu, daudz savādāku. Tā kā skatieties, vērojiet, jā, ir kā tāda tēma, kā saka, nāve, bet saprotiet, ja, tad tā apziņa ar nāvi, kad mēs pārējām. Ja es varu pāriet, jūs arī varat pāriet, ja, jums vienkārši ir jāatgriežās pie sava ķermeņa, jājūt, ko saka jūsu ķermenis, ko jūs gribiet darīt, kas jums ir, ja tā kā tā jāapstādina, ko tu dari nepareizi, pāanalizē. Jā, jebkuram, jā, vai atrodiet cilvēku, kas jums pateiks kaut ko, vai kādā veidā, tas ir tas, kad augstākie spēki ir. Un īstenībā visas lietas, kas mums dzīvē, ar ko es nobeigšu, viss tas, kur mums, kā liekas, ja, no tā vecā mūs sit, nepatiesi, tas viss ir, lai mēs atgrieztos pie Dieva īstenībā. Un šeit nevajag to saistīt ar reliģiju, ar baznīcu. Baznīca tikai piesavinājās. Magdalēna baznīca piesavinājās, jo viņi jau ir augstākie mūsu gaismas skolotāji, un viņi viņus paņēma, tā kā ielika savā, un cilvēks tiek gāja tīru sirdi, kas varēja tām programmām iziet cauri, ko baznīca lika. Protams, viņi sajūta, jo ar sirdi, kad to ej ar prātu, tad tur notika citas lietas arī šobrīd, kas baznīcā notiek, tas ir daudz jau, tas ir citāds. Ja, tā kā jūtiet savai sirdī, kur jums jāiet, kas jums jādara, un ja jums ir kā Terēza bija, tur māsa Terēza, kur viņai tā ļoti, viņu viena ceļ debesīs, otra, kur ir nāve, kur cilvēks caur sāpēm, viņš tīra savu karmu. Un tas ir arī, jāsaka, tas ir viens no līdzekļiem, kā tu vari. Bet tur ir jābūt, ar normālu saprātu, jo, ja tev ir nenormāli, tu nevari nedzert, jo to vienkārši sirds neizturēs. Bet tas ir viena vēl tas varbūt kā viņi darīja, tas bija drastiski varbūt, bet tā no cilvēciskā viedokļa tam bija, Tā kā tas ir, mēs atgriežamies pie Dieva un parāda, ka man internetam ir slikts savietojums. Ar to, es domāju, arī mēs beigsim šo sarunu. Paldies jums, paldies, kas klausīsies. Ja jums ir jautājumi, ja jums gribās uz sarunu rakstiet, es uz konsultācijas pieņemu, strādāju jau šobrīd ar lielāku daudz jaudu un pateicos jums par lauku, pateicos par sarunu un jebkas mūs virza pie Dieva un augstākiem spēkiem, ka mums ir jāatgriežās un jāuzticās, tad arī savu nāvi mēs iziesim. Vai drīkst pat, jā, protams, jā, paldies, Vivita, noteikti, jā, es priecāšos, kad mēs, ja mēs uzticamies Dievam, vienalga kā jūs viņu sauciet augstākiem spēkiem, tad mūsu pāreja būs saskaņā ar mums, un jūs pāriesiet, kā es pāreju robežu starp šo pasauli un to pasauli. Jūs arī to varat izdarīt ar apziņu, ar savu apziņu un savu sirds tīrību. To es arī jums novēlu šajā laikā, kad visi griežiet pilnmēnesi sev par labu, un es no pilnmēnesi, man tā ir enerģija, lai kādi tur stāv, priekš manā konfigurācijā pilnmēnesi ļoti liela jauda un enerģija, ko es varu izmantot tikai sev par labu. Tā kā, lai jums jauka diena, un lai arī jums sirdī ir mīlestība. Paldies jums no sirds. Namaste.